turpinās rībināt grupa Into One, kas jau starp citu piedalās mūsu raidījumā otro reizi. Jā, pagājušajā gadā viņiem gāja ļoti labi, jo tika pat līdz pusfinālam. Kā viņiem šodien būs, to lemsiet tikai jūs. Bet laiciņš ir pagājis, jāpaskatās, kā viņi ir mainījušies. Čau! Mūs sauc grupa Into One. Pareizi? Es esmu Didzis un es spēlēju taustiņus. Es esmu Ancis un es spēlēju citam instrumentus. Es esmu Lība un dziedu. Es esmu Valders un es spēlēju saksofonu. Es esmu Rūta un es arī dziedu. Man sauc Mārs un es spēlēju basu. Ir tā grūti pateikt precīzi mūzikas stilu, kādā mēs spēlējam, jo tas ir tāds sajaukums starp dažādiem mūzikas stiliem, bet galvenais jau daram to, kas mums patīk. Spēlējam tieši tādu mūziku, kā mums patīk. Kā Lība teica, pozitīvu mūziku. Lai citiem prieks un pašiem prieks. Tas skanēja tā pagjocīgi. Katram cilvēkam ir sava lieta, kurā viņš ir, ko viņš dara, un manējā ir mūzika. Es esmu pārāk tīzlis, lai kaut ko citu darītu. Mūzika kaut kā paņēma mani. Man nesanāca tik līdz NBA, un tad es sapratu, jā, mūzika ir mans. Jāspēlē saksofons. Mūzika ir tā, kurā es varu izpausties visvairāk. Mūzikai man pievērs, laikam, mans brālis. Man tā lieta iepatikās, un tā es sāku attīstīt. Tūlīt mēs dzirdēsim, kā Into One kopā sajauks funk, soul un disco. Jā, kāda būs viņa pirmā dziesma, to viņi paši ir izvēlējušies. Un atcerieties, šajā grupā Into One ir vienīgais pūtais Latvijā, kurš nevis pūš, bet spēlē. Grupa Into One! Kad dzīve spēlē maina lomas, ritmā iešūpotas domas, kad noķer vilni pagriez skaļāk, ļauj saprast, tā daudzās tavas sirds. Izplūduši saules stari, skats ir zelta malā mākoņi. Šo vēlu saņa pretī ritms, kas zemi iegriež virpulī. Tavs esi, kad dzīve spēlē maina lomas, daudz esi, ritmā iešūpotas domas, kad noķer vilni pagriez skaļāk, ļauj saprast, tā daudzās tavas sirds. Salikt trīs jauni būti. Skats uz atkal jaunu pasaulī. Smaids pavisam nenopietni viegli. Ritms, kas mani iegriež virpulī. Daudzās kad dzīve spēlē maina lomas, daudzās ritmā iešūpotas domas, kad noķer vilni pagriez skaļāk, pagriez skaļāk.
Aplaus! Nu ko, kā otro dziesmu šodien no žūrijas labvēlīgā tipa mēs dzirdēsim dziesmu ar nosaukumu Es nav redzējis tevi jau sen. Jā, nu varētu pārfrāzēt, es nav dzirdējis šo dziesmu jau sen. Tad klausīsimies, kā to izpildīs grupa Into One. Par to dzīvi, kas iet, saule te uzlec, te riet. Par mani triekts ir šis mākslīgais prieks, kā lai te nejūtos lieks. Es nav redzējis tevi jau sen, tagad esmu pārsteigts, aizejot laiks nav paņēmis neko sev līdz. Tikai mainījies ārdurvīm kods un ielām nosaukumi. Tas nav nekas, tas pie lietas piederās. Nebūs kād, ja ne tagad, tad kād, ko šodienā mums atnesīs. 33, 2 gari, 1 īs. Sirds tā kā nekudra trīs. Es nav redzējis tevi jau sen, un tagad esmu pārsteigts, aizejot laiks nav paņēmis neko sev līdz. Tikai mainījies ārdurvīm kods un ielām nosaukumi. Tas nav nekas, tas pie lietas piederās. Es nav redzējis tevi jau sen, un tagad esmu pārsteigts, aizejot laiks nav paņēmis neko sev līdz. Tikai mainījies ārdurvīm kods un ielām nosaukumi. Tas nav nekas, tas pie lietas piederās. Tas nav nekas, tas nav nekas, tas nav Wow, divas skaistas meitenes, skaistas balss un tas saksofons. Kasper, tev patīk saksofons vai meitenes? Man patīk gan saksofons, gan meitenes. Kā tu vērtē pirmo kompozīciju? Viņa bija tāda
kustīga, aktīva. Viņa bija tāda, tāda interesanta, jā, un otrā kompozīcija. Tu zini, ko saka par dziesmām interesants, tās, kuras tev nav vajadzīgas. Nē, man vairāk aizķēra kaut kā tā otra dziesma, es sajūtos, ka es sēžu tā kā kādā restorānā un klausos mūziku un spēlēju muzikantu. Ko varbūt Es varu teikt labi, ļoti labi un pavisam labi. Nē, šo grupu es esmu klausījies jau koncertus 4-5 esmu dzirdējis viņiem. Man liekas, tā ir viena no retajām grupām patreiz Latvijā un ar tiešām lielu perspektīvu. Kas man vēl tagad bija, kamēr es neaizmirsu. Pirmais, grupa ir ar mieru, tad labvēlīgā tipa dziesmas versiju mēs esam gatavi nofinansēt un ierakstīt studijā. Tas tā kā Jūs dzirdējāt šito visu, jā? Mēs esam gatavi nofinansēt ierakstu. Vienas dziesmas pagaidām. Bet arī sākumā. Vēl neesam dzirdējuši trešo. Jā, tas ir viens un... Bet šī versija tiešām bija interesanta, vai ne? Ļoti labi. Vēl var viena reklāma. Droši. Nē, tas arī tā kā balvas ir. Nākamā nedēļā varās vaļā klubs pie labvēlīgā tipa, kas atradīsies Rīgas centrā blakus universitātei Raņa Bulvārī 21. Un es domāju, gan Skapi, gan šo grupu arī mēs labprāt uzaicinātu uzspēlēt arī. Tas ir lielisks ziņas. Es dodu tagad vārdu Valteram.